Lai ko mēs dzīves gaitā būtu piedzīvojuši, tas nav izdzēšams. To nevar nekādīgi atsaukt kā tādu programmu, to nevar nekādīgi izdzēst kā datorā kaut ko. Tā ir tava pagātne, tās ir pāris lapas puses no tavas dzīves. Atceroties šo te traumatisko notikumu, tev noteikti uznāk šarmuļi, uznāk dusmas, varbūt dusmas uz to otru cilvēku, kurš pār tev nodarīja, dusmas uz sevi, ka tu to pieļāvi, vēl uz kādu cilvēku aizvainojums, tad varbūt vēl pāri visam kauns, tā noteikti bija mana vaina. Redzi, šo visu, šīs sajūtas, šo visu buķeti var izmainīt. Nevis šo notikumu, bet tā, kā tu reaģē pret šo notikumu, kas ir bijis. Šīs sajūtas gan var izmainīt. Un tas jau maina ļoti daudz ko sakarā ar tavu nākotni. Vairs nenēsājot līdzi to smago mugursomu, kur ir pilna ar visādiem traumatiskiem notikumiem. Tu beidzot no viņas var atbrīvoties un iet un sajust to savu brīvību un redzēt, kas notiek tavā dzīvē, kā tu gribi dzīvot, kā tu gribi justies un darīt savas lietas. Tev vairs nebūs koncentrēšanās uz pagātni. Tu vari to mainīt.